Izstādes Soduma sulis vīriešu ceļojums ideja dzima rakstnieces Noras Ikstenes galvā. Viņa gribēja atzīmēt Dzintara Soduma darbu, jo īpaši viņa ilgadīgo darbu pie Džeimsa Džoisa romāna Ulis tulkojuma latviešu valodā. Un mūsu uzdevums bija radīt vidi šiem svētkiem. Var teikt, ka izstādē ir nebijis neparasts formāts, jo tā apvieno vairākas profesionālās mākslas un dizaina nozares, arhitektūru, pilsētvides dizainu, literatūru un daudzas citas, arī tulkošanu gal galā. Izstādes Soduma sulis vīriešu ceļojums pamatelements ir Rīgas centra pilsētvide, kas ir atvērta gan sociālām, gan mākslinieciskām intervencēm. Šie paņēmieni patiesībā var būt pavisam vienkārši, kaut vai tādi kā nolikt kafejnīcas krēslus kalna virsotnē un teikt, šeit ir telpa lasīšanai, meditācijām, pārdomām, nemaz nebūvējot struktūras, neskrūvējot neko zemē. Tā diezgan ātri nonācām līdz idejai par Soduma izteikām, kas liegi plīvo Vasteikalna kokos. Tātad minimāli pavisam delikātiem līdzekļiem iejaucāmies esošajā dabas situācijā, panākot pietiekoši spēcīgu iespaidu. Protams, ka mēs par to domājām, un tieši tāpēc centāmies, lai šīs izteikas ir neaizsniedzamas, nesabojājamas, lai uz asfalta uzklātā zaļās krāsas punkti, lai tie arī ir ilgmūžīgi, bet ne ilgāk par 1 mēnesi, kas ir tas laiks, cik mēs bijām izstādē. Savienojām mēs ar takām, ko iezīmējām uz trotuāra. Tas ir arī tāds izplatīts pilsētvides paņēmiens, kurš kaut kādā veidā mēs arī no bērnības spēlēm atceramies, ka ir kaut kādas bultas vai punkti, kas aizved mūs no punkta A līdz punktam Z. Vide ir tomēr atvērta dažādām mākslinieciskām vai sociālām intervencēm, jo nekas ļauns nenotika ne ar izstādi, ne ar tās dalībniekiem, ne skatītājiem. Katrs varēja piedalīties tieši vai nepastarpināti. Manuprāt, izstādes dizaina komanda ar sabiedrību šajā situācijā sarunājās Dzintara Soduma vārdiem, jo izteikas no viņa literārā mantojuma izvēlējos es, un apzināti daļa no tām bija par pilsētvidi. Piemēram, Dzintars Sodums ir teicis, ka Rīga gribētu būt Holivudas priekšpilsēta. Un Dzintars Sodums runāja arī par latviešiem, par rīdziniekiem, par politiķiem, un šie viņa teksti vistiešākā veidā bija izcelti pilsētvidē, un tas arī bija mūsu vēstījums un attiecīgi miedarbība.